un tad mēs taisam svētgalds, kur vajadzīgs. Un kādreiz tas ir augstais galds, un citreiz atkal ir, mēs smērējām latviešu stilā maizītes, un mēs vēl, mēs piedodam pīrāgs un dzeltenmaiz un tāds lietas klāt. Jā. No mammas, jā. Es vienkārši, es dzīvoju Adelaidē kādu laiku, bet tad es atgriezos uz Melburnu atkal. Un es biju, mamma man pierunāja, piespied, man jāsaka, būt talcinieku vadītāju ciemam, latviešu ciemam. Un tad mums tur arī mēs taisījām visāds ēdiens, ka mums bija pasākumi, ka mums bija kāds sarīkojumi, jo mēs rīkojam sarīkojums. Bet mēs ar mammu klājam galds ļoti daudz bēriem, bet mamma vienmēr bija laba saimniece. Un man tas arī tā kā, laikam, ābols tālu no āpels nekrīt. Un ko tu atceries no bērnības, no mammas virtuves, ko viņa taisīja latvisku? Viņa taisīja visāds, teiksim, viņa tā kā kotletes un šniceles un cūks karbonāds. Un es atceros, ka es biju diezgan jauna. Mums bija viesības mājās. Mēs taisījām viesības. Varbūt kādam bija dzimšanas diena, vai es atceros, ka man bija iesvētības arī. Mēs mājās uzlūdzam draugus un radus un ģimeni. Un tad es zinu, ka viņi taisīja ēst ar draudzenēm. Un es vienmēr brīnījos, ka likās, ka visi ciemiņi nāks pēc pusstundas, un vēl viss likās, ka bija, nekas nevarēs pabeigt visu, ko. Un tad es aizgāju kaut kur, un pēc 15 minūtēm atnāca apakaļ, un galds bija saklāts, un virtuve bija tīra. Man ir liels krāsns mājās, un es parasti izcepu veselu lasi, kas ir apmēram 5 kilogramu, un man ir tāds liels oranžs plats, kur tas stāv, un tad es viņu izklāju ar salātlapām. Un tad tas lasis, es viņu izcepu tā, kā viņš peld, so viņš tur redzēs, ka es aizsūtīšu fotogrāfijas. Viņš tā kā sēž tā paplāšu vidū, un tad mēs vēl saliekam apkārt tāds liels garnels uz tā šķīvu, uz tā lielā paplāta. Un tad mēs parasti taisam cālu šnicelītes, un tad cūks cepet, un es tur parasti tai vidū ierulē kaut ko, ieliek kaut kādu maisījumu pa vidu, un tad mēs sagriezam šķēlītēs un pasniedzam. Zivs tomātos, kas ir ļoti populārs. Šitie gaļasēdieni, pastēt. Es taisu aknu pastēt, kas ir ļoti populārs. Un tad galertu, mēs taisam galertu. Un tas ir populārs? Cilvēki vēl ēd galertu? Jā, cilvēki vēl ēd galertu, jā. Cilvēki ļoti grib galertu. Jā. Jā. Un tad mēs pasniedzam ar etiķi, māruptiem un sinapiem. Jā, cilvēkiem ļoti garšo. Jā. Dažiem garšo, un viņi aiztiek, bet ir tādi, kas iet, un viņi iet otrais. Viņi iet pēc bokseru porciju. Un tad mums ir tie latviešu salāti, ko es teicu, ar tiem mīkstās salātlapiņas un dilles un gurķi un redīsiņi un
ar lociņiem vai ar kaut kādiem spring onion kādreiz. Un tad mēs samaisām tādu pus uz puses skābkrējumu un jogurtu. Jo mums tas skābkrējums ir droši vien savādāks nekā Latvijā. Viņš liekas tāds, man viņš liekas tāds ciets. Un tad es iemaisu jogurtu. Un man viņš liekas garšīgāks tad arī. Un tad mums ir, mēs parasti liekam skābos kurčus klāt. Mēs kādreiz liekam iemarināt ķirbi. Marinēt ķirbi. Un mana draudzene viņi izmēģināja šo vasaru, viņi iemarinē plūmes, tās tumšsarkanās plūmes, tādā mērcē viņas ir ļoti garšīgas, un tad viņi teica, šogad es nevienam nedošu plūmes, es tikai marinēšu, lai mums ir, ka mēs taisām.